Radīšanas stāsts sākas ar ko? Ka sākumā Dievs radīja debesis un zemi, bet tās bija neiztaisītas un nederīgas dzīvošanai. Zeme bija sajaukta ar debesu atmosfēru un ūdeņiem kopā vienā mutulī, un vairāk tur nekā nebija. No vārdu sakot, nekā optimistiska. Tur nebija ko redzēt. Nebija arī neviena debesu spīdekļa, kas to apspīdētu. Bet tad Dievs sacīja: lai top gaisma! Kas tā pa gaismu? Un kam tā bija vajadzīga, ja tur vēl nebija ko redzēt? Bībelē rakstīts, ka Dievs pats ir gaisma, un viņam pašam ir šī gaisma. Un, lai radītu tālāko atsevišķu gaismu, vai te viņam vajadzēja? Jo zemes pamats viņš jau bija ielicis. Bet mēs zinām, ka tad, kad zeme tika radīta, Dieva valstībā bija daudz būtņu, daudz eņģeļu. Šis būtnes varēja skatīt Dieva darbus. Bet kāpēc Dievs šo gaismu neiespīdināja uz zemes tikai tad, kad tur jau bija kaut kāds skaistums? Un kāpēc uz šo neiztaisīto hausu? Droši vien atbildi nebūs grūti atrast, lai debesu pulki varētu vērot, kā Dievs no hausa īstā laikā var radīt kaut ko tik skaistu. Vai mēs arī kaut ko no tā varam mācīties? Ja mūsu dzīvē sāk visiet juku jukām, un liekas ir iestājies bezcerīgs hauss, vai vismaz visvarenam Dievam būtu neiespējami to visu ātri izmainīt, un citreiz mēs varbūt nemaz paši nezinām, neaptveram, ka mūsu dzīvē ir bezjēdzīgs hauss. Kā Bībelē teikts, ka tu domā, ka tu esi bagāts, pārbagāts, bet nezini, ka tu esi nelaimīgs, akls, kails. Un lūk, tad Dievs var iespīdināt uz tevi gaismu, lai tu redzētu, kāds tu esi. Un tad, ja mēs atklāti grēkus nožēlojam un lūdzam pēc dzīves sakārtošanas un izmaiņas, Dievs var to izmainīt. Dievs var mūsu dzīvē ātri izmainīt, ja mēs, protams, cīnīsimies pret savu godkārīgo es un uzticēsim savu dzīvi Dievam. Vienalga, cik drūmi dzīves mākoņi tad tur pārklāsies pār mūsu galvām. Dievs tos var ātri izklīdināt. Tur ir zils debesis tālumā. Dievs var dot optimismu pat tad, kad liekas, ka nekāda optimisma nav iespējams. Un tie, kas Dievam uzticas, to var apliecināt. Viņi to ir piedzīvojuši. Un katrs cilvēks to var personīgi piedzīvot. Es, tu, mēs visi. Vai pirmā radīšanas diena mums par to nestāsta?